Es neesmu izlepts DJs, es spēlēju pa ko ziedo. Sveiks, kāda ir šī gada Dod 5 tēma? Šī gada tēma mums ir saistīta ar to, ka mēs gribam palīdzēt bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem spērt viņu pirmo soli. Vislabākā daļa šai visai akcijai ir tas, ka mēs tā neoficiāli sev esam nodefinējuši, ka tie, kas visu laiku atrod kaut kādas atrunas, kāpēc nekustēties, palīdzēs tiem, kas nekādas atrunas nemeklē. Un es domāju, šī gada labdarības maratonā mēs varēsim gan paši izkustēties, gan arī palīdzēt varbūt iekustināt kādu, kurš līdz šim nav varējis to izdarīt. Būs dažādas aktivitātes, kā ierasts pie stikla studijas, kurās ļausim visiem arī pārējiem iekustēties. Paši arī DJ tiks kustināti gana daudz stikla studijā. Kā mēs varam palīdzēt jums sasniegt lielo mērķi, jo pagājušajā gadā tika sasniegts 1 miljons, un es domāju, ka šogad vajag vismaz 2 miljonus. Kā mēs varam ziedot? Vissvarīgākais un visbūtiskākais labdarības maratona Dod 5 veids, kā ziedot, ir ziedot ar dziesmu. Viss, kas jādara, ir jādodās uz dod.5.lv, kur tu izvēlies dziesmu, kur tu gribi dzirdēt radio ētrā, izvēlies summu, kādu tu vēlies noziedot, un viss. Un tu vari nākt klātienē. Uz durvīm ir kastīte, un šogad ir mikrofons pie kastītes. Mēs beidzot varēsim parunāties arī ar tiem, kas ir ieradušies klātienē. Tas ir lieliski, jo arī šeit var nākt, skatīties, kā jūs darbojaties. Tieši tā, un vissvarīgākais nāciet par naktīm, jo tad ir viss grūtāk nevaldoši DJiem. Ja jūs gribat ballīt, lai jums iegriež, nāciet par nakti, metiet ziedojumus, spēlēsim tikai un vienīgi jums mīļākās dziesmas. Es neesmu izlepts DJs, es spēlēju pa ko ziedo.